Jā, ir tagad live. Nu, ko? Tagad ir. Jā, nu sveiciens fantastiskajai Ivandai, kura mēroja ceļu no Skotijas, lai tiktu līdz Pīterboro. Un mums ir jāsaka tā, kad plāni mainās, situācijas notiek. Un šodien radio šovs Latviešu diaspora runā nācās atcelt mums, bet mūs Mēs taču varam izdomāt paši savu šovu. Tieši tā, mūs neviens neatcēla, un mēs izmantojam savas kreatīvās idejas, domāšanu, un mēs esam izdomājuši, ka jānāk šeit laivā pie jums. Čaus, jā, kas pievienojas un skatās, skatos, ka Santa ir pievienojusies, sveicieni tev. Nu ko, mēs, protams, arī filmējam no malas, mums vēl ir cita platforma, kurā mēs šo visu translējam un rādam, tāpēc sveicieni visiem Instagramā un arī pēc tam, kas skatīsies mūsu ierakstu. Jā, nu ko, Ivanda, šodiendienas tēma mums ir par paldies depresijai, paldies man. Tiešām ļoti spēcīga tēma un ļoti aktuāla tēma. Arī patiesībā šodien uzgāju vienkārši tādam video, kur meitene dalās par savu depresiju un runā, kādas ir tās sajūtas, kad viņa iet cauri tai depresijai, ka nemaz tik vienkārši nav tikt ārā no tās depresijas, jā. Un es domāju, ka mēs ik viens esam piedzīvojuši šo tādu, ja ne tu tiešām to vārda tiešām nozīmē depresija, bet apātisku tādu sajūtu, man liekas, pilnīgi visi ir piedzīvojuši. Un pastāsti varbūt ar to, jo man liekas, tas arī noteikti ir tas sākums viss tavam stāstam, kas sākās, vai ne? Jā, varbūt tu pastāsti, iepazīstini pirmkārt ar sevi un pastāsti, jā, kā tas sākās tavs tas stāsts. Jā, paldies tev, Vineta. Tik tiešām liels paldies. Es mīlu runāt par šo tēmu, jo man tā ir sirdī ļoti tuva. Un kāpēc man tā ir tuva? Jo tās ir tādas sajūtas, kuras es iepriekš nebiju sapratusi. Depresija kā tāda, kad man par to stāstīja, tā kā es vēl to nebiju piedzīvojusi, es nevarēju saprast, ko tas nozīmē. Jo man taču bija tāda sajūta, ka viss taču tu ej pa dzīvi, tu smaidi un viss ir kārtībā. Bet tā, kad tu auc un notiek ar tevi situācijas, un par tām arī situācijām es arī pastāstīšu, kādas tās bija manā gadījumā, tikai tad tu sāc izprast patiešām, ko tas nozīmē. Jo manā gadījumā bija tā, ka man vispār nebija saprašana par to. Un ar ko tad es vēlos sākt? Es vēlos īstenībā uzlikt nodomu šai te sarunai. Kāds cilvēks, kurš šeit klausās, varbūt jūs arī kādreiz esat piedzīvojuši depresiju, vai jums vēl joprojām tā kaut kādā ziņā ir, varbūt jūs to ārstējat ar medikamentiem vai kā savādāk. Es vēlos pateikt to, ka ir arī citi veidi. Un tu atradi šo veidu, jā? Es atradu šo veidu, jo es nebiju gatava samierināties ar to, ka man tagad visu dzīvi ir jāārstē savi simptomi, ka man ir jāārstē tie ar medikamentiem. Un vai tu tiešām arī lietoji medikamentus? Jā. Ir cilvēki, kas tiešām sāk lietot un ieiet tādā kā atkarībā, vai ne, ar tiem medikamentiem? Atkarība ir tāda, ka, principā tie medikamenti, manā gadījumā, manas sajūtas bija tik ļoti tādas stipras, man bija histēriska raudāšana, un tajā momentā īstenībā man arī to vajadzēja, šīs medikamentus, jo viņi, principā, ko viņi dara, viņi noslēpā emocijas. Kas it kā palīdzēja ar to, ka es vairāk histēriski neraudu, bet nepalīdzēja ar to, ka es neko principā nejūtu. Tā kā es staigāju, tā kā kaut kāds baļķis. Tā kā autopilotā, vai ne? Tieši tā, tu neteiksim, ka tu izjūti to dzīves prieku superīgi forši, bet tai pašā laikā tev arī nav tā histērija, tās dziļās tādas sajūtas, ka tev ļoti sāp. Ir tāda sajūta. Lūk, un jā, man bija 2 reizes piegājiens ar medikamentiem tieši. Pirmajā reizē tas bija, teiksim, 21. gads, es tos uzsāku, un es viņus palietoju kaut kāds pusgads, bišķiņ vairāk. Un tad es sadomāju, tagad es jūtos, tā kā normalizējusies,
Un man bija tāds, ok, es tagad no viņiem tā kā atkāpšos un būs ok. Pagāja pusgads, plus mīnus, un es jūtu, ka atkal notikumi nāk dzīvē, kaut kādas it īpaši pārmaiņas, vai kaut kādas bailes, vai kaut kāda neziņa, jo cilvēkiem mums taču patīk neziņa, vai ne? Mums patīk, tieši tā, mums patīk zināt, mums patīk kontrolēt, un tad nāca virsū tās situācijas manā gadījumā, kad mani atkal sita ārā. Un tās pat bija mazas lietas, līdz tādam līmenim, ka, pieņemsim, pat braukt ar automašīnu. Es biju pieradusi braukt ar automašīnu 10 minūtes pa mazajiem celiņiem, un pēkšņi man sanāk tā, ka mēs izdomājām pārvākties, kas bija tāds, principā parasti jau cilvēki, kad pārvācās, ir tāds patīkams notikums, tu pārvācies uz māju foršāku un tā, bet man tas bija tā kā brauciena ziņā. Tev pēkšņi atveras magistrālis, un tev ir tāds, un pat tādas lietas mani sākas iztārā. Un tad es sapratu, ka principā ir atkal jāiet uz medikamentiem, jo es nekontrolēju, pat tādās mazās situācijās tās emocijas pārņem vilnis un bailes un viss, un es saprotu, ka, atkal nē. Ir čau. Jā, tas vairāk izklausās tā kā arī trauksme, vai ne? Un trauksme ir daļa no tās depresijas, jā. Kas ir tāda kā sastāvdaļa no tā visa. Es teiktu, ir 2 dažādu veidu depresijas, kuras es izdzīvoju, kas ir forši. Tādā ziņā, kāpēc es arī saku paldies depresijai tagad, tāpēc, ka es tagad izprotu, ko tas nozīmē. Un es izprotu, kādas ir tās sajūtas. Tev rodas tā empātija pret tiem cilvēkiem, kuri arī to pārdzīvo. Ir tā sajūta, ka es zinu, kā tas jūtas. Un tad, kad tu zini, kā tas jūtas, un tu tagad esi otrajā galā šitai visai situācijai, tad tev ir tāds, bez maz vai ir veidi, kā no tā var tikt vaļā. Jā, es pilnīgi piekritīšu arī tev, vēlos padalīties ar to, ka tad, kad tu pats esi izgājis kaut kam cauri, tev ir daudz vienkāršāk saprast un izprast tos cilvēkus, kuri varbūt šobrīd iziet cauri šim posmam, jā, un tā kā uz tiem cilvēkiem tu skaties tiešām ar milzīgu empātiju, ar tādu, kā sacīt, tādu maigumu un nesteidzinot arī viņu varbūt to procesu, jā, jo dažreiz mums tā kā kaut kādiem life coachiem, terapeitiem gribas varbūt dažreiz arī, tā kā cilvēku pasteidzināt un pateikt, tu vari, tu tiksi ārā no tā visa, bet tas ir tas process un tas posms, kam cilvēkam varbūt dažreiz ir jāaiziet cauri, lai tā kā saprastu kaut kādu mācību, lai atnāktu kaut kāda apziņa, atziņa dzīves, jā, kaut kāda gudrība, ka tas varbūt, ir savādāks veids, kā dzīvot. Ir savādāks, jā. Vineta, es atceros, tu tikko pieminēji par to, ka citiem cilvēkiem uzreiz ir tāda, it kā gribēs atbalstīt, vai ne to cilvēku, kad nonāc tādā situācijā. Es atceros, mani arī atbalstīja, un vārdi jau bija forši. Tev izdosies, tev viss būs kārtībā. Bet problēma bija kāda. Es tam neticēju. Un tā ir viena no ticībām, kas depresīviem cilvēkiem piemīt, ir tā, ka man nevar palīdzēt. Es atceros, man tāpatās arī bija. Man nevar palīdzēt. Manā nākamā ticība ir, manā galvā ir kaut kāds ķīmiskais disbalans. Iespējams, es arī dzirdējuši, tas ir slogans tāds, teiksim, ko izgudroja farmācijas kompānijas, tā, lai viņiem teiksim, bez mazliet tā kā reklāma. To nevar izmērīt, pirmkārt, disbalans, ķīmiskais disbalans manās smadzenēs. Tā ir vēl viena tāda lieta, ko es esmu ievērojusi, un es par to arī, kad es lasīju, un tā, jā, man noteikti tur serotonīna nav par pietiekami, un tā, un viss pārējais. Un tās ticības, tas veido kādas darbības, tu, protams, arī veids. Bet, ko es vēl vēlos uzsvērt, ir tas, man bija jānonāk tajā zemē, tajā bedrē man bija jānonāk. Jā. Un es redzu arī saviem klientiem, ir ļoti daudzi cilvēki nāk pie manis tad, kad jau ir tā bedre. Un tas man liek domāt, varbūt tā tam arī ir jābūt. Un varbūt arī nē, varbūt ir arī cilvēki, kuri sāk to tā kā agrāk, teiksim, fiksēt.
tīpaši tagad, piemēram, manā gadījumā, kad es to bedri izjūtu, es saprotu, ka es tur vairs negribu būt. Un kā tik man ir kaut kāds, vismazākā kaut kāda lieta, kas man trauc dzīvē, man ir uzreiz, ok, ko mēs darām, kādi ir rīki, kādi ir cilvēki man apkārt, kuri man var palīdzēt. Jā. Jo tad, kad tu esi depresijā vai vispār, man liekas, mums cilvēkiem ir ļoti grūti pajautāt palīdzību. Kāpēc? Jā. Kāpēc? Es atceros tagad, kā man bija. Mana doma bija tā, ka, bet ja es prasu palīdzību, es esmu vājš cilvēks. Es nevaru pati. Man vajag visu pašai. Kurš teica? Un, ja ir tik grūti paprasīt palīdzību, tas īstenībā rāda, tā ir pazīme, ka tā īstenībā ir stipruma pazīme. Tā, ka tu spēj atzīt to, ka tev palīdzība ir vajadzīga, ka tu nezini kā, tā ir māksla, to nekurš katrs var atzīt. Jā. Nu šeit ir vēl viens stāsts par to, par mūsu varbūt nu, tā kā mūsu sabiedrības audzināšanas veidu, kurā mēs izaugām, jā, un nu, tā kā ļoti lielu fokusu lika uz veselību, jā, uz fizisko veselību, uz kaut kādām izaugsmes lietām, jā, par izglītību, zināšanas tādas, bet neviens nerunāja par mentālo veselību, un mentālā veselība ir tik ļoti cieši saistīta ar fizisko veselību. Ļoti. Par ko ļoti ilgus gadus nerunāja un, teiksim, nevēlējās pieskarties šai tēmai, un šobrīd arvien vairāk un vispār esmu pateicīga to, ka manā draugu lokā un paziņu lokā ir pārsvarā visi cilvēki, kas runā par šīm tēmām, par mentālo veselību, ka šis ir īstenībā vēl svarīgāks nekā fiziskā veselība, jo fiziskais ķermenis ir jau pēdējais, kas reaģē uz visām tām tas uzreiz ārēji, tur uzreiz visu var pateikt, jā. Kā tikai fiziskais, tad ir uzreiz saprotams, bet es ticu trīsvienībai. Mums ir jāstrādā gan ar ķermeni, gan ķermenis ir jāpabaro, gan savs prāts jāpabaro, gan savs gars. Gars, tas katram cilvēkam, protams, ir atšķirīgi, ko tas nozīmē, vai tas tev ir reliģija, vai tas tev ir visums, vai tā ir enerģija, vai kas, vai ne. Bet tā ir tā trīsvienība. Un ja mēs tikai fokusu uzliekam uz vienu, tad nebrīnamies, ka otrās daļas sāk, tā kā klupt, vai ne? Jā. Tieši tā, tieši tā. Wow, cik šis tiešām ir ļoti, tā kā, it kā jau sen zināms un vairākas reizes runāts par to, bet tad, kad tu atkal un vēlreiz sāc runāt un atcerēties, jā, šos visus svarīgākos momentus, kas tad ir tas pats svarīgākais mums, kas ir jāpievērš uzmanība, jā, tai mūsu mentālajai veselībai, lai varbūt tik tiešām neaizietu tik tālu kā līdz depresijai, jā, tad ir laicīgi, kā tu teici, jā, varbūt tiešām pirmajā reizē ir jāaiziet, tai dziļākajai bedrei cauri, jā, lai nākošreiz, kā arī tu, Ivan, tikko teici, jā, kad nākošreiz tu jau redzi un jūti tos mazos signāliņus, jā, ka, kaut kas nav tā kā vajag, un tev ir jau tie rīki, tev ir cilvēki, tev ir atbalsta grupa, jā, un galu galā tu esi pati sev, kas jau vienreiz ir izgājusi tam pilnīgi cauri un jau ir pieredze. Un tagad tie, kas klausīsies vai klausās šobrīd mūs, neuztraucieties, ja jums šī situācija ir pirmo reizi, ticiet mums, jūs tam iziesiet cauri un nākošais, tā kā vieglāk paliek, jā, un galvenais ir tā kā Ivanda teica, griezties pēc palīdzības, jā, un varbūt tad mēs arī pieskarsimies šai tēmai, pastāsti, kā tad bija tas moments, kad tu sāki, laikam, sajust un saprast to, ka īstenībā tā nav vājības pazīme, bet stipruma pazīme, iet meklēt palīdzību, meklēt skolotājus, kočus, terapeitus, jā, pastāsti par savu, jā, to pieredzi, kam tieši tu gāji cauri. Jā, tātad viss šitais ceļš man sākās 21. gadā. Plus mīnus, man liekas, jau tas ir pandēmijas laiks, atceramies, ja tur, man liekas, mums daudziem bija tāds periods, kur bija ļoti daudz neziņas, ļoti daudz baiļu, ļoti daudz tādas emocijas, atkal pazušana kontroles, jā. Visas šīs emocijas, plus manā gadījumā arī bija
es sadomāju tajā laikā arī pamainīt darbu. Un tas darbs bija pilnīgi atkal neziņa, vēl vairāk nesaprašana. Un principā es biju sevi pazaudējusi, tāpēc, ka, pieņemsim, tā pati situācija ar darbu jauno. Es savādāk uz to darbu nebūtu, pieņemsim, pieteikusies, mani pierunāja. Un tagad ir jautājums, es tagad reflektēju. Kā es tajā momentā, es principā jutos, ka es tieku vadīta citi cilvēki, kur mani pabīda, tur es aizēju. Man nebija tāda sava, teiksim, tā kodola, nebija tā saprašana, kas es vispār esmu, kas man patīk, ko es vēlos. Un tad trešā situācija, kur man notika tajā gadā, man vectēvs uztaisīja pašnāvību. Un mums bija tā, ka bija izveidojusies ļoti cieša saikne, un tad sākās vainas apziņa. Vai es kaut ko nepateicu, vai es tieši otrādi pateicu kaut ko, lai tas cilvēks pēc tam, saprot, tā sevis vainošana, jo mēs izveidojam to kontaktu, un man ir tagad jautājums, kas bija tas cēlonis? Un sākās sevis vainošana, jo tu sāc, tas bija ar to cilvēku, tas kontakts un tā. Un cita ārā reāli situācija pēc situācijas. Un līdz tam momentam es vēl joprojām negāju palīdzību meklēt. Man palīdzēja mans vīrs pasakot frāzi, Ivanda, ja tu neiesi meklēt palīdzību, es iešu tavā vietā. Kāpēc mani tas nomotivēja? Tāpēc, ka atkal man bija tāds, ak, Dievs, man tūlīt kaut kas cits cilvēks izlems manā vietā. Man bija tā, ok, viss, tagad ejam. Tagad es vismaz sākos, protams, ar NHS, kas ir Nacionālais veselības servis šeit UK, Lielbritānijā. Un tur es izgāju visām tām metodēm, ko viņi piedāvā, tātad, kā es minēju, medikamenti. Tad viņi man ierakstīja mental health nurse, tas ir mentālās palīdzības tā kā medmāsiņa, tad mēs gājām ar viņu runāt. Tad bija CBT, tātad kognitīvā uzvedības terapija, kur tu atkal ar loģisko prātu saproti, kas notiek, tā kā izanalizē savu situāciju. Un jā, kā es teicu, tas noņēma to simptomu tādu to stīmu, bet tad atkal atgriežamies 23. gads, bija mana nākošā tā otrais sitiens pa biksēm. Un atkal tas pat nebija īpaši tādas lielas lietas, tas bija atkal darbā mums sākās izmaiņas, es pat nepamainīju darbu, bet pašā darbā sākās izmaiņas. Tur nomainījās departamenta nosaukums un menedžeri un tādas lietas mani sākas iztārā. Tad tur bija viens moments ar manipulatīvu cilvēku, vēl viena forša pieredze īstenībā. Tad, kad tu esi depresīvs, tad, kad tu esi stresā, tad, kad tu esi negatīvajās emocijās, ar tevi ir vieglāk manipulēt. Tas ir fakts. Tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi uzturēt savu veselību, mentālo, fizisko, jo tad ar tevi ir, tu zini, ko tu vēlies, tu zini, kas tu esi par cilvēku, un neviens cits tevi apkārt nepagrozīs un nepamanipulēs. Un tad trešais aspekts, mēs pārvācāmies. Un tas bija ļoti grūti no vienas Skotijas gala uz otru. Un tas bija negaidīti grūti dabūt rentēšanu, mēs tur pa viesnīcām. Principā bija ļoti daudz, nebija stabilitātes un bija pārmaiņas. Un atkal tas patērns, kas bija iepriekšējā reizē. Jā. Un atkal man ir ārā, atkal es eju pie NHS visai tai pašai procedūrai, jo, principā tas arī viss, ko tu caur NHS vari dabūt. Un tad pēdējais trieciens mēs ar vīru atbraucām no holidejiem, un man vēl noravīrus pa virsu. Tas bija sprādziens. Pilnīgi visam līdz tādam momentam, ka viss man ir jāiet uz slimības lapas. Un paldies Dievam, ka to es darīju, jo tas man iedeva laiku meklēt kaut ko citu. Un tas arī bija tas moments, kad es sāku meklēt alternatīvos veidus, kas vēl ir. Nevar būt tā, ka tikai šis ir pieejams. Jā. Un tā es uzraku hipnoterapiju. Jā, lūk, esam nonākuši līdz šim stāstam, kas ir hipnoterapija, jo tu arī esi certificēta hipnoterapeite, un tas ir RTT, kas ir ļoti tāds nelatvisks vārds, un mēs tūlīt arī no Ivandas
sadzirdēsim, ko tad nozīmē RTT terapija, jā, un terapeits. Kā to var iegūt, kur tu esi mācījusies, jā, noteikti padalies, jo, nu, es domāju, ļoti daudzi mūsu klausītāji vēl joprojām varbūt līdz galam neizprot, ja, ko tas nozīmē RTT. Nu, izklausās diezgan interesanti, diezgan profesionāli un, jā, tā kā padalies, ko vispār nozīmē tas vārds, vienkāršos latviešu vārdos izskaidrojot, kas tas ir RTT? Tātad pirmo reizi, kad es viņu uzraku, tātad RTT viņš skan Rapid Transformational Therapy. Latviski pārtulkojot sanāk ātrā transformācijas terapija. Un es vēl līdz šim tagad atceros, kad es viņu atradu, un es izlasīju vārdu ātrā un transformācija, ātrā terapija man bija tāds, ātrā. Nu, mēs, principā, cilvēkiem ir tā saprašana, ka terapijās iet gadiem. Jā. Gadiem un gadiem, vai ne? Nē. Manā gadījumā tas tā nebija, un manu klientu gadījumā arī tas tā nav. Ko tas nozīmē? Tātad iedomājamies, ka prātam ir divas daļas. Ir tā loģiskā daļa, kad mēs, piemēram, tagad tevi Vineta sēžam, diskutējam, tā ir mūsu loģiskā domāšana, ko mēs izmantojam, un tas ir tā, principā, pēc zinātniskajiem terminiem, tas ir 5%. 95% tās ir mūsu automātiskās darbības, mūsu elpošana, sirds ritmas, visas šīs lietas, kas mums pat nav jādomā, ko mēs darām, ko mūsu ķermenis dara, tās ir tie tavi 95%. Jā. Un principā, ko hipnoterapija arī dara, tāpēc viņa ir ātra, viņa iet uzreiz uz tiem 95%, strādā ar zemapziņu, strādā ar tām visām tavas bibliotēkas atmiņām, jo principā mūsu prāts tā ir liela bibliotēka. Nu, mēs atceramies lietas, kuras jau tur bijis, kad mēs bijām maziņi, bet nevienmēr mūs tās lietas, mēs ne katru dienu tās atceramies, bet katra pieredze mūsu prātam kaut ko nozīmē. Jā, viņi ir tā kā ieprogrammēta mūsu tajā zemapziņā, vai ne? Jā, tas ir tā kā mūsu visas zemapziņas bibliotēka. Atmiņas, un tā kā tu teici, jā, 95% mēs tā kā autopilotā dienā darbojamies, ejam, domājam, tikai tāpēc, ka tas jau tā kā ir ieprogrammēts mūsos, jā, varbūt no sabiedrības, no ģimenes, no skolas laikiem, no apkārtējās vides, jā, un kas to lai zina, varbūt vēl no senčiem, jā, kas ir arī tā kā aizgājis, jā. Tieši tā. Un, jā, tas arī ir, kāpēc terapija ir ātra, jo tu uzreiz tu pieņem klientam, man bija problēma, jā, depresija. Mēs ejam iekšā hipnozē. Tas ir tas stāvoklis, tāds relaksācijas stāvoklis ar aizvērtām acīm. Kāpēc ar aizvērtām acīm? Jo tad mēs ejam sevī iekšā. Mums nav nekādi tās distractions, kas tas ir latviešu traucēkļi. Jā, mēs aizveram acis un mēs ejam sevī iekšā. Meklējam, tāpēc hipnoze ļoti daudziem cilvēkiem ir aizspriedumi par to, ka, ideja, ka tas ir, mani kontrolēs tūlīt, vai kā, tas ir pats lielākais. Principā, tas ir tas moments, kad tu vari atgūt kontroli atpakaļ pār savām sajūtām, par to, ko tev tie notikumi nozīmē, jo mēs ejam un izprotam, pieņemsim depresija, vai tās sajūtas, kas visas ir saistītas ar to depresiju. No kurienes tās nāk. Mēs neārstējam simptomus, netušījam atkal tās emocijas lejā, mēs ejam tajās emocijās, izprotam, par ko tas vispār ir, no kurienes. Un tev atnāk tādi gadījumi, tādas atmiņas atpakaļ, par kurām tu varbūt jau cik gadiem neesi domājis. Bet ja viņas atnāk tā, tad prātam tā ir pielikta kaut kāda nozīme. Un tā nozīme un tās sajūtas ir ļoti svarīgs, tas process izpratnes. Un tad, kad tu saproti, par ko viss šis ir, tajā momentā tev ir izvēle. Jā. Vai dzīvojam ar šīm pašām ticībām, vai arī mainam. Un tad ir jautājums, mainam uz ko? Un tā ir klienta izvēle, uz ko mēs mainam. Jā.
Jā, cik tas tomēr, jā, ir interesanti. Nu, tā kā mēs varētu salīdzināt mazliet ar datoru un datoru kaut kādām programmām, jā, Mēs apdeitojam pārprogrammēšanu. datoru, mēs Jā, apdeitojam savu jā, telefonu, vai apjaunojam. mēs apdeitojam, kas mums notiek šeit, ir cits jautājums. Jā, jā, un nu, tiešām tas ir jāizvēlas tādā labvēlīgā veidā, lai tas funkcionētu, lai tas darbotos, lai nebūtu vīrusi, jā, un tādas Tieši tā. lietas, jā. Jāizravē dārs. Jā, jāizravē dārs. Tiešām par šo tēmu tiešām ļoti interesanti runāt, jo es domāju, mums ikvienam ir šīs visādas programmas, kas līdzi nāk un ar kurām mēs strādājam. Un vēl viena lieta, jā, Ivan, noteikti tu piekritīsi arī man, lai cik mēs ļoti daudz strādātu ar savām šīm kaut kādām programmām, tas ir tāds, negribas teikt nebeidzams darbs, bet tas ir darbs, tiešām visa mūža garumā un varbūt vēl nepietiks viena mūža, lai to visu izdarītu, jā. Ļoti piekrītu, jo pieņemsim tagad katram dzīves tādam, man patīk skatīties uz dzīvi kā uz spēli. Jo mēs, teiksim, esam kaut kādā spēles līmenī, un mēs tajā spēles līmenī saskaramies ar kaut kādām problēmām. Līdz kamēr mēs saprotam tās problēmas, kā mēs viņas varam izrisināt, tās vairs nav problēmas, jo tev jau ir metode, kā tās problēmas risināt, tāpēc viņas vairs nav problēmas. Jā, un tad tas līmenis nāk augstākais līmenis, un tas jau ir atkarībā, kādi mums ir mērķi, kur mēs, tas ir saistīts ar ko mēs gribam dzīvē panākt, ko mēs gribam sasniegt, kas ir tas, kāpēc tu esi šeit, kāpēc mēs daram to, ko mēs daram. Un vienmēr būs tā, ka tu sasniedz kaut kādu līmeni un ir tā, ka, ok, es jūtos iesprūdis. Ja? Man bija tā sajūta, tas bija tad, kad bija pirmā tā depresijas epizode. Es jūtos ļoti iesprūdusi. Es jūtos, ka es nevaru ne tur iet, ne šitur, jo es nesapratu, ko es vēlos. Kas ir tā lieta, kas mani velk. Un man bija tāds, ja man nav lietas, es nevaru saprast, tad kāda jēga? Un tad aiziet viss atkal uz leju spirālē. Tāpēc tas ir tā dzīves spēle, mums ir jāaug. Jā. Man patīk tas teiciens, ko Tonijs Robins ļoti daudz saka. If we don't grow, we die. Ja mēs neaugam, mēs mirstam. Paskaties arī dabā. Ja kaut kāda puķa vai kaut kas neaug, mirst. Mirst, tieši tā. Jā, wow, šis ir ļoti, ļoti spēcīgi. Man pats skudriņas sāka. Man arī. Parādīties uz ķermiņa. Patiesībā. Jā, tiešām ļoti, ļoti dziļa tēma, par ko varētu, man liekas, šeit ļoti ilgi un dziļi runāt, vai ne, par šādām lietām, un tas tiešām ir ļoti aizraujoši un interesanti. Tie, kas skatās šobrīd laivā, ierakstiet kādu komentāru, vai jūs vispār ļoti labi mūs dzirdam, jo šie mikrofoni patiesībā nav domāti priekš Instagram live, tas ir vairāk priekš mūsu ieraksta. Tā kā ļoti būsim pateicīgi kaut vai viena, kas uzrakstīs komentāru, ka labi dzirdat, redzat mūs. Jā, ko, Ivanda, varbūt atgriežamies tā kā no mazas mini pauzītes, reklāmas pauzītes, jā, jo radio šovā parasti ir reklāmas pauze kaut kāda 5 minūtes, tāpēc mēs pievērsām uzmanību mūsu Instagram sekotājiem. Droši ierakstiet kādu komentāru, uzlieciet sirsniņu, lai mēs redzam, ka jūs mūs dzirdat un esat kopā ar mums. Un, jā, tiešām, Ivant, varbūt tev ir kaut kāds konkrēts tāds interesants gadījums, stāsts, ko tu vēlētos padalīties no savas privātās pieredzes, kaut kādu interesantu tādu programmu savas smadzeņu programmu, kuru tev nācās pārprogrammēt, un lai viņa spētu šobrīd funkcionēt un būt tajā nākošajā līmenī spēles, jo tik tiešām, kā tu arī teici, kad tiklīdz mēs izējam šīs spēles vienu līmeni, tu esi tā kā done, jā, pabeidzis, tad tev ir izvēle, kas notiks tālāk. Vai tā būs stagnācija, vai tu tā kā slīdēsi uz leju, vai tev nāksies izvēlēties atkal to jauno līmeni un kāpt nākošajā augstākajā līmenī. Un es arī šeit, šī varbūt
raidījuma vadītāja, radio vadītāja, podkāstu vadītāja, kas ir šis pirmais mūsu izveidotais podkāsts. Varu piekrist to, ka, ja es neaugu tālāk, tad vai nu notiek stagnācija, vai pat aiziet destruktīva lejaslīde. Dzīve spiež mūs augt. Jā. Un par ko es vēlējos, kā tu uzdevi jautājumu, man uzreiz personīgā pieredze, ar ko es strādāju, principā diezgan nesen, visiem aktuāla tēma nauda. Parunāsim par to. Jā. Es, protams, izmācījos, ir viena lieta iziet kursu, kuru tu izmācies, un tev, man tagad ir foršs certifikāts, pie sienas pielikts, jā, superīgi, bet tad ir nākamais līmenis, kā es varu savu produktu pārdot, kā es varu pajautāt tam klientam par šo te apmaksu, un kādu apmaksu, cik daudz, un tā, jā. Man pat bija, teiksim tā, tas bloks prasīt. Un man liekas, tas cilvēkiem arī rezonēs, ir bijušas situācijas, kad ir tā iekšā tas diskomforts, jā. Un man bija tāds, paskatīsimies, kas ir šis diskomforts, par ko tas vispār saistās. Un manas sesijas laikā mēs aizgājām atpakaļ uz atmiņām. Maza atkāpīta bija tā, teiksim tā, es esmu no Latgales, tu arī esi mana Latgales māsa, vai ne? Latgalē dzīvojot, principā cilvēki var saskarties ar daudz un dažādākajām situācijām, kad runa nāk par šo te naudu vai pārpildību dzīve un tā. Manā gadījumā, paldies Dieviņam, es nejūtu, nekad nav bijis nebāds, nekas tādas lietas, nē. Bet manā gadījumā bija tā, ka man naudu deva, kad es biju mazs bērns, ja tur vecmāmiņas, vectētiņi, tur dzimšanas dienas tā un šā. Un man to naudiņu iedot, man tāds, es zinu, kā mazs bērns, īpaši tu nesaproti, kas tas notiek, bet tev jau ir plāns kaut kāda vēlme, kaut ko forši nopirkt. Un tad es aizēju atpakaļ uz atmiņām. Kad man tētis atnāk, man tētis ir alkoholiķis, diemžēl, es viņu ļoti no sirds mīlu. Ja viņš man tāds nebūtu, es nebūtu šeit, tāpat arī māmiņu. Man tas liek emocionāli palikt, tāpēc, ka es tiešām savus vecākus mīlu no sirds, lai kādi viņi arī nebūtu. Katrs nāca ar savām dāvanām, teiksim. Un tajā lietā, tātad tajā atmiņā man bija tā, ka tētis atnāk un viņš to naudiņu paņem no tās krājkasītes projām. Kas notiek, kad no mums kaut ko paņem? Mums sāp. Kaut kā tā mērā ir tukšums. Kaut ko paņem, tas bija mans, jā, wow, super. Un tad tev paņem, un tad ir sāpe. Man ticība bija izveidojusies, ka, ja man nauda ir, man viņu atņems. Ja man viņa ir, man viņu atņems un man sāpēs. Mums sāpes nepatīk. Prātam ir viens uzdevums. Tevi pasargāt, tevi no sāpēm tā kā vadīt projām. Tas ir prāta uzdevums, un tāpēc arī vienmēr liek tās visādas idejas. Mums prāts domas galvā, ka varbūt tur nē, varbūt to nedari, paliec šeit drošībā. Un tad sanāca tā, ka tās sesijas laikā es izpratu, par ko tas bija, ka es negribu prasīt, jo tad, kad man ir nauda, man principā to var atņemt. Bet ar loģisko prātu tas jau, kā atņemt? Tu esi pieaudzis cilvēks. Jā. Par loģiku šeit vispār nav runa. Jā. Zemapziņa, kas ir tās lietas, kas ir tās bailes, kas ir tās atmiņas, kas ir tās lietas, kuras prātam lika domāt, ka nauda nav droši. Un tad, kā es to pārtransformēju, tas ir principā atkal, kā mēs uz lietām paskatāmies. Ja manā gadījumā, ja man to naudu deva, es pat neprasīju, tad es pārgriežu šo situāciju ātrāk. Ja es paprasīšu, tad man tā nebūs. Vienkārši šiftojam visu uz otru pusi. Un tā bija mana tā pirmā ziņa, tās pirmais solis, ka tev vēl neviens nav bijis klients maksājošs, un tev ir tāds, kā te tagad būs, kā to vispār darīt un tā. Bet ne jau par to naudu ir runa ir par to, kāpēc tu dari. Jā. Nauda manā principā ir tā, tas ir sevis novērtēšana pirmkārt. Ja mēs par savu pakalpojumu neņemam neko, mēs sevi nenovērtējam.
Un novērtēšana, sevis novērtēšana vienmēr ir līmeņos. Cik mēs daudz sevi novērtējam. Tas atkal, tas nenozīmē, ka tagad es novērtēju sevi uz visiem 100 pilnīgi. Šajā dzīves līmenī tā ir, bet ja nāk nākamais līmenis, ja pieņemsim kaut kāda nākamais mērķis, tad atkal rodas tās šaubas, tās bailes. Ok, kas tas ir? Ejam nākamais, ejam transformēt tālāk. Tas ar sevi ir tāds nebeidzams darbs, bet tieši hipnoterapija, es teiktu, tas ir ātrākais veids, kā to var pārtransformēt, jo es zinu personīgi cilvēkus, kuri ir gājuši uz terapijām, uz runājošajām terapijām. 10+ gadi bez rezultāta. Vienkārši noteikti iet uz tām terapijām, nu tā kā varbūt paliek labāk tieši tajā terapijas laikā, tad, kad tu runā, tā kā izkrati sirdi, bet tā kā, nekādus... Nāk situācija, tev atkal nāk situācija, un nevari. Es to principā saredzu arī ar tādu nu, tā kā reālu dzīves piemēru, kad divas draudzenes satiekas un vienkārši runājas, viena otrai stāsta savus kaut kādus dzīves notikumus, situācijas, nu tā kā ļoti vienkāršos vārdos mēs to tā kā varbūt pat latgalieši varētu teikt, viena otrai pasūdzās par savu dzīvi, tā kā, un tas ir tā kā, nu, bez rezultatīvas tā kā saruna, par to, ka, nu, tu tā kā padalies ar savu kaut kādu sāpi, otrs cilvēks padalās ar savu sāpi, ar rezultātu, tad beigās nekādu nav, nākošajā dienā pienāk un atkal viens un tas pats, nu, tā kā, ja runa iet, piemēram, par to, nezinu, attiecībām, par bērniem vai par veselību, ja tu lietas labā neko nedarīsi, tikai sūdzēsies, nekas arī labāks nepaliks. Tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ko tu pieminēji, nu, tā kā ejot uz to terapiju, pie kaut kādiem speciālistiem 10 gadiem, bet rezultātu nav. Tas ir tā kā, nu, tā kā piemērs tādai. Ko es vēl gribu piebilst, arī vēl viena mūsu, kā tu pateici, piemēru, kad draudzenes, pieņemsim, satiekas un sāk sūdzēties, man vīrs šito to, vai, nu, par jebkādu tēmu, pieņemsim. Būsim atklāti. Mūs kaut kādā veidā ciešanas vieno. Un tas ir tāda dziļa doma. Mūsu ciešanas vieno, jo pārsvarā ir tā, un varbūt kādam, kas klausās, tas nepatiks, bet pavēro tās situācijas, pavēro, pieņemsim, divas situācijas, kur tu pievērs vairāk uzmanību, vai tad ir, kad kaut kādus, pieņemsim, stāsta negatīvo kaut kādu informāciju, vai kad kāds stāsta un pilnīgi ir tāds prieks, dalās kāds cilvēks ar savu kaut kādu sasniegumu vai kaut ko tādu. Kur uzmanība pievēršas vairāk? Pievēršas negatīvajā. Kāpēc? Un es šeit nevainoju nevienu, tas nav par to. Par ko tas ir apzināti saprast prātam, viņam ir automātiski iet uz negatīvo, jo tur ir problēma. Tur ir tā lieta, no kā tev ir jāpasargā, vai ne? Un tagad ir, nu, par tām ciešanām runājot. Ciešanas mūs kaut kādā mērā vieno, un ciest ir vieglāk. Ciest ir vieglāk. Ir vieglāk aiziet un kaut kā tās negatīvās emocijas dalīties ar citiem, bet tā, kad tu atej maliņā tāds paliec kā vērotājs un saproti, ka vai vispār pajautā sev, vai es gribu ciest, vai tomēr izvēlēties baudu. Un tas ir tās divas motivācijas daļas mūsu prātam. Motivators ir ciešanas, kaut ko darīt, par to bedri, kur es runāju, ka ir bedre, un tagad es kaut ko darīšu. Vai arī ir bauda. Bauda kaut kur aizbraukt ceļojumā, vai, nu, zini, tās visas tās pozitīvie. Un tie ir tie divi motivatori. Bet pārsvarā ciešanas ir tās, kuras ir tādas, teiksim, stiprākas, pārņem varu. Kāpēc mūsu ziņās pieņemsim, ieslēdzam ziņu kanālu, jebkuru pārsvarā ir kādas ziņas? Negatīvas. Kāpēc? Jo tās pārdodas labāk, ātrāk. Jo tā ir mūsu prāta programma. Un tā, kad tu to apzinies, tu vairāk ziņu kanālu neslēgsi iekšā. Nu, es pieņemsim ziņu kanālus jau sen. Man, paldies Dievam, ir vīrs, kurš update to mani ar teiksim, nu, vēl jau es nesaku to neskatīties, es saku, informē sevi, bet
pārpūli savu smadzenī ar to informāciju, kura tev nevajadzīga. Jā. Jā, es pilnīgi piekritīšu tev par šo negatīvo, nu tā kā automātisko negatīvo piesaisti mūsu smadzenēs, jo tas ir viss, nu tā kā ātrākais veids un mūsu vispār smadzeņu struktūra ir izveidota tā, ka tas negatīvais daudz vienkāršāk un viņš tā kā, nu kā tie mikrobi vairojas, ja? Ja tu kaut kādu vienu negatīvu ziņu paklausīsies, tev sagribēsies vēl četras saklausīties, ja? Un tu aiziet tā kā vāveres ritenī vienkārši, nu tā kā negatīvajā tajā ciklā. Un zinātnieki ir pierādījuši, ka sevi pārprogrammēt uz pozitīvo domāšanu ir daudz grūtāk, jo tas ir nedabisks veids, kā mēs tā kā īstenībā dzīvojam. Tas ir tā kā mūsu pat DNS ielikts, ka tas negatīvais, jo tā kā arī kā mums kā akmens laikmetā bija visu laiku mūsu galvenā nu tā kā cilvēka, jā, cilvēka tā kā, mērķis izdzīvot, ja? Pasargāt sevi no briesmām, sevi vienmēr nu, tā kā, tajā trauksmes līmenī visu laiku turēt, un tas nozīmē, ka tev tam adrenalīnam visu laiku ir jābūt. Un ka tā pozitīvā puse tā ir jātrenē. Tā ir jātrenē, un viņa nav dabiska tā kā mums cilvēkiem. Tāpēc nemaz tik vienkārši nav sākt tā kā atteikties un apzināti sākt dzīvot, lai tā kā tu sāc pozitīvas domas veidot, pozitīvu uzskatu dzīvē. Es uztaisīšu challenge, ko tu teici teikumam, ka to nevar ātri izdarīt. To var ātri izdarīt. To noteikti, jā. Ja tev ir tie rīki, tu droši vari padalīties. Tas ir pirmkārt... Tas ir darbs atkal ar zemapziņu, un principā, ko es iesaku katram cilvēkam, meditācijas. Tīpaši hipnomeditācijas. Tas manā personīgajā dzīvē, katru vakaru, katru rītu man ir iekšā hipnomeditācija. Kāpēc? Tāpēc, ka tas man tagad ir bez mazvai tāpat, kā tīrīt zobus. Ja mēs sevi neuzpasējam, ja mēs savam prātam neliekam komandu pozitīvais, tad mums ir ļoti vienkārši aizplūst tajā negatīvajā. Jā. Tie rīki, jā, teiksim, ja ir pieņemsim tās smagās depresijas, tās smagās lietas, ar to tik tiešām var tikt galā. Es esmu liels piemērs tam. Man pietika ar manu depresiju tajā laikā 3 vai 4 sesijas. Tas ir 3-4 mēneši. Un es biju prom no medikamentiem, es biju prom no visām tām smagajām emocijām, visām tām negribēšanām iet kāpt ārā no gultas. Un man tajā laikā bija tā, ok, ja šitais nostrādāja man, šitais nostrādās da jebkuram. Un tāpēc es arī aizgāju mācīties. Tātad ārtītī tas ir programma, kuru pasniedz Marissa Peer. Viņa Lielbritānijā ir viena no labākajām hipnoterapeitēm. Un es tik tiešām esmu liels fans šim te tikai tāpēc, ka es izgāju tam cauri, ka es zinu, ka tas strādā. Un man pat nesen arī kliente bija, kura bija atnākusi ar trauksmi nedēļas laikā. Cilvēks man raksta, saka, klausies, es vairs nejūtu trauksmi, es jūtu tik ļoti daudz pateicības, mīlestības, tās foršās sajūtas pēc nedēļas. Un es redzu, ka mans vīrs ir trauksmains, un man ir tās dusmas, kāpēc viņam ir. Saproti, tu jau sāc pilnīgi, kad tu apzinies, ka tā tu var mainīt, nedēļas laikā tādi rezultāti. Saprot, man tas ir pilnīgi skudriņas skrien pāri, ja tu vari tik ātri no tā tikt vaļā, kāpēc gan ne? Un atkal jautājums, kāpēc ciest, kāpēc iet tur un darīt lietas, kuras nestrādā.
Tā ka tas Bet rīk, šis moments, ko es tā kā no savas privātās pieredzes varu pateikt, kāpēc tas ir, tas nav viegls, tikai tāpēc, ka tev ir jāpieņem šis lēmums mainīties. Un tā kā, kad tu teici, ka 3 mēnešu laikā, darot meditācijas, klausoties afirmācijas pozitīvās, tā kā sevi pārprogrammējot, ja, tu sāc justies daudz labāk, bet to vienu to soli, tā kā pieņem to lēmumu. tas ir bailīgi. Ja? Tas ir Tas ļoti ir bailīgi. Tas atkal ir Jā. iet tajā neziņā, Jā. kaut kas Zini, jauns. ka Jā. Ir jautājums, kur sāp vairāk. Jā. Jautājums katram cilvēkam. Vai sāp vairāk palikt tur, kur tu esi, Jā. vai sāp vairāk iet un kaut ko darīt savādāk. Un es nesaku, ka tagad ejiet visi uz ārtītī. Ir tik ļoti daudz rīku tagad, ļoti, ļoti daudz rīku, tīpaši alternatīvie rīki. Jā. Meklējiet, ir varianti. Nevajag tagad visu dzīvi pieļaut to, ka tu sēdi uz tiem medikamentiem. Jā. Tā ir ok, tā ir opcija, tas ir ok, es to, bet es saku, ka var savādāk. Jā. Tas ir iespējams, meklējiet un izmēģiniet, jo ja tu neizmēģini, tu nezini. Wow. Spēcīgi vārdi. Ko, Ivanda? Tiešām mēs varētu šeit ļoti ilgi runāt un daudz. Jā, tā kā tev ir certifikāts, jā, RTT hipnoterapijas, varbūt padalies tad mūsu sarunas, tā kā jau beigu daļā, tie, kas klausās vai klausīsies mūsu ierakstā, kā var sazināties ar tevi, ja kādam ir interese un vēlēšanās tiešām dziļāk ieskatīties vai nu savā apatijā, depresijā, trauksmē, jeb kādās, varbūt neticībai sev, ja, un citām īstenībā pat ar šo te rīku tu pat tev pat nevajag risināt tādas smagās, teiksim, tās problēmas. Pat tādas lietas, kā es nevaru aizmigt. Es sev neticu. Es nesaprotu, no kurienes ir tās lietas, tas pats stress ikdienas. Tās ir tādas lietas, par ko cilvēki īstenībā liekas, ka terapija, vārds terapija, ko pieņemsim tev, Vinet, nozīmē vārds terapija, ja es tev tā pajautāju? Tādā vienkārši ātrā veidā atbildot, vienkārši liekas, kaut kāda sevis sadziedēšana, kaut kāda sevis sakārtošana, ja, tā kā aiziet pie kāda speciālista, kā pie doktora, ja, un sevi tā kā sadziedēt kaut kādā vietā, kaut kādā sfērā, jā, tā kā terapija, vai ne? Jā. Tā var būt dažāda veida terapija, vai tā būs mentālā vai fiziskā terapija, jā, bet tā kā sadziedēšana. Jā, ļoti skaisti pateici, jo pieņemsim tas pats viens notikums, jā, ar kuru, pieņemsim tas pats notikums notiek ar 10 cilvēkiem, pieņemsim, jā, tādu situāciju. Katram cilvēkam būs savs skatu punkts. Un varbūt vienam no šīm cilvēkam radīsies tā doma, bet tas notika tāpēc, ka es neesmu pietiekami labs. Saprot, mums katram cilvēkam ir savs skats uz dzīvi, izveidojies no kaut kādām situācijām. Ne tā pati situācija varbūt tevi netrigerēs, bet tā pati situācija trigerēs kādu citu. Un tas ir tās, mēs esam tik ļoti dažādi, tik ļoti unikāli, bet tai pašā laikā arī kopēji. Jā. Tādā ziņā, bet vārds terapija, ko es vēlējos par to pateikt, ir tas, ka tas nav tikai par to, ka tevī, teiksim, ir kaut kāda problēma, tev varbūt ir kaut kāds nākamais līmenis, kur tu jūti, ka ir bloks, un tu, reāli, kaut kas ir, un es nevaru. Ir tā prokrastinācija, ja ir kaut kas mani tur, tā ir principā tāda, kā kuram mazāka, lielāka problēma, bet tā arī veido, to arī var risināt. Tas nav jābūt tās lielās problēmas, lai gan, principā, ko es cenšos pateikt, ir tas, ka, ja tu ar loģisko prātu nevari saprast, kas mani šeit tur, tad ir jāiet zemapziņā, un tur visu ļoti forši ātri var izrisināt un saprast. Un tātad tu man jautāji, kur mani var atrast? Jā. Mani var atrast Instagramā, tātad Ivanda terapija. Es pārsvarā dalos ar angļu informāciju, bet droši rakstat man personīgajā ziņā un atbildēšu. Ir tā, ka es piedāvāju cilvēkiem pusstundas par
par velti vienkārši sarunu. Ja ir kādi jautājumi, kaut kādas lietas neskaidras un tieši informācijas nodošana, pilnīgi noteikti mani var atrast gan Instagramā, gan arī Facebookā. Un jā, vienkārši ziņas. Ziņas attālumā. Facebookā un Instagramā mēs noteikti padalīsimies ar jums un arī šeit, šajā podkāstā, ko mēs ar jums dalamies. Arī šeit būs lejā informācija, kā var sazināties ar Ivandu. Tiešām bija milzīgs prieks ar tevi parunāties dzīvē, jo mēs ar Ivandu jau iepriekš bijām runājušas caur telefonu sazināšanos, gan caur Zoomiem. Tu biji arī kā Piektdienas izaugsmes platformā. Jā, noteikti visiem cilvēciņiem iesaku pievienoties Piektdienas izaugsmes platformai. Tur katru piekdienu ir forši cilvēki, kas nāk un dalās ar savām lietām, ko viņi veido, būvē, stāsta. Un paldies tev, Vineta, ka tu kaut ko tādu veido šeit Lielbritānijā, darbojies, jo tas ir spēks. Tā ir tā kopības sajūta, tā dalīšanās, cik cilvēku, tu pat nezini, kurā momentā tu kaut ko pateiksi, un tam cilvēkam būs tāds aha moments, vai tā situācija, vai cilvēks, vai kas, var var motivēt, spērt to pirmo soli, to nedrošo, to bailīgo soli. Tā kā paldies, ka darbojies. Paldies. Un tas arī ir tas stāsts par manu iziešanu ārā no manas čauliņas, kad tā kā Ivanda arī stāstīja šodien savu stāstu. Tas ir, man liekas, mums katram kaut kāds ir savs stāsts. Es, piemēram, 5 gadus atpakaļ nevarētu iedomāties, ka es kaut ko tādu varētu izveidot vai darīt, bet tā kā mēs izejam šeit dzīves spēlē tiem mazajiem līmeņiem cauri, un mūsos atveras tā kā jaunas iespējas un jauni pavērsieni, un šodien mēs ar Ivandu esam atkal jaunā spēles līmenī, vai ne? Iekāpjot tādā kā podkāstu veida. Vinetas podkāsts. Vinetas, jā, un tu esi īpašā pirmā viese manā podkāstā. Paldies Radio Salām. Jā, paldies Radio Salām, kas deva man šo iespēju vispār tā kā iztestēt un izmēģināt manas vadītājas spējas, un es ar godu šo turpinu darīt un nesu, un es nepadodos, un tā kā jā, sekojiet līdzi mums, skatieties, jā, uzzināsiet, kas būs nākošais viesis, bet man ir tiešām milzīgs prieks, ka tu mēroji šādu ceļu, lai mēs kopā ar tevi satiktos šeit, Pīterborā, kaut gan es arī dzīvoju Londonā, man nācās braukt vairāk kā 1 stundu līdz šejienei, un pēc neilga laika būs jādodas atpakaļ mājās, bet bija to vērts, tiešām bija to vērts. Cilvēku saikne, tas ir tas, kas man baro manu sirsniņu. Kad tu sakonektējies ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, tu atrodi cilvēkus, kuri jūs viens otru ceļat augšā, tas ir es pat nevaru, tas ir vispār dāvana. Tā ir dāvana. Būt tādā cilvēku lokā, kad jūs esat visi vērsti uz šo te izaugsmi, viens otru kaut kādā veidā pamudināt, motivējat, ceļat uz augšu, jo, lejas vienmēr ir pieejamas. Lejas vienmēr ir ļoti daudz un apkārt, bet balansēt vajag arī skatāmies uz augšu. Jā, tā kā dalieties ar šo video, ielieciet sirsniņas, padalieties tālāk tiešām ar saviem draugiem, ģimenes locekļiem, kuriem šī saruna varētu noderēt, kuri šobrīd varbūt iet cauri depresijai, apātijai, trauksmes kaut kādai situācijai, lai varbūt vienkārši noklausās šo sarunu un varbūt kaut kas nedaudz aizskirsies no tā, ko Ivanda šodien teica, vai varbūt visforšākajā, visspēcīgākajā variantā sazināsies ar tevi, Ivanda, jā, un sarunās sarunu uz sesiju, jā, jeb terapiju, kā mēs teicām, tādu kā dziedināšanas tikšanos, tad jā, lai vairojam labo, tiešām palīdzam viens otram. Paldies visiem, kas atbalsta, un līdz nākošajai reizei.